Nu jau vairākus gadus maijā ir viena tāda nakts, kad liepājnieki, kurus interesē māksla, kultūra un radošas aktivitātes, neguļ un staigā apkārt, lai redzētu un izbaudītu visu to, ko sarūpējuši pasākumu Muzejnakts, Akti naktī un Pilsētu nomodā organizatori. 3 pasākumi vienā naktī nav nekāda joka lieta, un daudz to apmeklētāji atzina, ka bijis diezgan grūti sakombinēt maršrutu tā, lai redzētu visas sevi interesējošās aktivitātes. Savukārt citi sajūsmināti stāstīja, ka Liepājas ielās beidzot redzējuši ilgi nemanītu dzīvību. Starptautiskās Muzejnakts devīze Latvijā šogad bija sarkanā krāsa dzintars. Sarkanais zibēja gan čigānu meiteņu brunčos, gan okupācijas muzeja apmeklētājiem pasniegtajās tomātu sulas glāzēs, kā arī padomju laiku plakātu izstādē. Savukārt Liepājas muzeja pagrabā Kurmājas prospektā apmeklētājus gaidīja dažāds ar zvejniecību un jūru saistīts performances. Bija iespēja pastaigāt pa jūras dibenu, pagulēt atpūtas krēslā, meditatīvi vērojot saulrietu, apskatīt suvenīrus, kādus savulaik no tālām jūrām mājās veda Liepājas jūrnieki, un arī vērot darbībā zivju sievu, kuras sirsnīgi kapājas zivis, un to gabaliņas spraudos speciāliem āķiem uzskatām demonstrējot mūsdienās diezgan reti izmantot zvejošanas metodi. Es tā skatos, jūs tagad tāds dzīvais eksponāts, ja? Jā, man radinieks kādreiz, un tagad es viņu mēģinu atkārtot visu to. Un mācos pati un stāst citiem, ko es māku, un gaidu zvejnieku puisis, kad brauks man pakaļ novērtēt man darbu. Un nebrauc vēl? Vēl nav, gaidu pagaidām tikai fotografu. Bet ko te jūs te īsti darat, varbūt īsumā izstāstat? Uz ūdām, šīs ir ūdas, ja. Liekam reņģītes, te vajadzētu būt mazākam, bet ja lielās ir noķērušās, tad sadalām gabaliņos, un tā ir tā ēsma, kas ir uz gabaliņiem, ja. Un tad, kad ir viss tas uz klāvu savērts, autentiskie klāvi te blakus mums ir, ja, kur viņi savēr, un tad viņi slaiž pakāpeniski viss iekšā jūrā, vienā svītrā tas viss iziet, un pēc zināmām stundām viņi atkal velk atpakaļ uz laiviņām un skatās, pie kur āķi tad ir pieķērusies lielā buce, zuts. Tad uz zušiem tā kā uz butēm, uz daudzām lielākām zivīm, reņģiem, kas ir daudz lielākas. Bet mums Liepājā jau šito ikdienā vairs neredzēsi? Jūrmalciemā varētu redzēt vēl. Jūrmalciemā vēl ir, un sevišķi ir interesi turistiem, ja? Tad ir speciāls saimniecības, kur viņi rāda un izbrauc jūrā ar visiem cilvēkiem, parāda, kā tas notiek darbībā, un pat noķer un kūpina un ēd. Noķertās zivis turpat blakus telpā tika kūpināts, un skatoties uz brūnajām zivtiņām, nevienam apmeklētājam mutē saskrēja siekalas. Mums jau patīk tā kūpināt, tā smarža. Siekalas mutē, ja? Jā. Bet es nedeva neko. Nē. To mājās ēdīsi. Te jau tikai ar acīm skatās un bauda. Izlienot ārā no pagraba, apmeklētāji virzījās uz muzeja dārzu, no kurienes skanēja viduslaiku mūzikas skaņas. Savukārt īstas viduslaiku dejas un tikumus rādīja seno deju grupa Ballare. Dejotāji stāsta, ka visas dejas ir autentiskas un tapušas rūpīgi studējot, piemēram, 15. gadsimta Francijas Galma deju pierakstus. Kā vispār ir to deju apgūšanu? Tātad jūs skatāties kaut kādā lapiņā, ja, tur, kāja tā, nav tā, ka pašiem tur nojūg un paši pārsmējušies, vai? Nē, tas mēģinājuma process bieži vien izvērš ļoti jautrs, bet mūsu vadītāja, kas ir profesionāla choreogrāfa Guna Ezermale, viņa jau tā teikt ir piešāvusi aci, roku un visas dejotāja kājas, lai atšķirtinātu šos te pierakstus. Jo, protams, tas ir īpašs veids, un tur ir gan soļa paskaidrojums tajā rakstā,
rakstā, gan uzzīmēts, kā tā figūra ir jāaiziet, un tad to visu pamazām liek kopā. Un tad skaita un skatās, kā tas tīri mūzikā praktiski ieiet, un reizēm ir arī dažādi kuriozi gadījumi ar tām mūzikām, ka tur iztrūkst kāda daļa, un tad kur to tagad dabūt vienkārši, un kā to salikt kopā. Tā kā garlaicīgi mums nav, un es domāju, ka arī tāpēc tas ir tāds hobijs, kas jau vienai ļoti lielai daļai no mums ir ļoti ilgu laiku. Arī tērpi mums ir tāpat arī no dažādām valstīm. Lūk, es esmu franču dāma ar šīm te garajām piedurknēm. Visnotaļ dišciltīga, jo garāks piedurknis, jo dišciltīgāka dāma. Un Ainārs ir arī... Lielākoties tā arī staigāja Eiropā, tā varēja iztīties arī Francijā. Tā kā šeit pārsvarā lielākā daļā no Eiropas tā arī bija. Jā, kā es izskatos. Man ir, protams, arī galvas sega, kas jau pieminēja iepriekš, kad ir 3 dažādi sasiešanas veidi. Pagaidām ir sasiets vasaras variants, ir tāds, kur var staigāt brīnišķīgi ziemā, un tas ir varbūt labākais variants, kāds var būt ziemā. Mēs varbūt pat neizmantojam. Tā ir reizē cepure un reizē šaule. Jā, starp citu, ja notiek kādi pasākumi, kas notiek brīvā dabā, piemēram, kāda viduslaika festivāla, tiešām uz savas ādas patiesībā jūti, cik tas tērps ir ērts un piemērots, ņemot vērā, kad ir vēss un ka varbūt vakarā gribās uzvilkt šādā veidā kapuci, un viss ir ļoti brīnišķīgi. Un šeit vēl komplektā nāk tā kā garš apmetnis, kurā ietīties. Tā kā, principā, tas, ko es pati uz savas ādas varbūt esmu izjūtas, ir tas, ka tie tērpi bija ļoti piemēroti, praktiski un, tā teikt, it kā vienkārši, bet padomāts par visiem sīkumiem, kas ar tevi var atgadīties. Daudz mūsdienīgāks noskaņas valdīja bijušā veikala māja telpās, kur ik viens varēja apskatīt un novērtēt, ko iespējams izdarīt ar manekeniem un to atsevišķām ķermeņa daļām. Bija apmeklētāji, kur atzina, ka šie skati viņiem gandrīz vai uzdzen drebuļus. Turklāt ne katrā instalācijā esot viegli saskatīt, ko autors ar to gribējis pateikt. Māksla man nav stiprā pusē, bet interesants pasākums. Tā daudz kas neredzēts un tiešām cepanos pasākums. Viena no šeit apskatāmo darbu autorēm, Adriāna Roze, priecājas, ka pasākums Akti naktī radīs lielisku iespēju cilvēkiem iepazīt laikmetīgo mākslu. Mēs sabiedrībā kultūras aprindās ļoti daudz runājam par to, ka laikmetīgai mākslai beidzot ir nepieciešams ieņemt ar vien lielāku lomu, taču vienmēr šīs sarunas ir tādos ļoti augstos plauktos. Mēs runājam par to, ka Rīgā nav laikmetīgās mākslas muzeja vai telpa, kur izrādīt laikmetīgās mākslas darbus, bet tajā pašā laikā mēs reti, kad runājam un domājam par auditoriju un skatītājiem. Tādēļ man īpaši simpātiski likās tas, ka ir iespēja ne tikai māksliniekiem piedāvāt savu versiju par laikmetīgās mākslas dažādiem darbiem un interpretēt manekenus, bet jebkurš varēja pieteikties, jebkurš interesants varēja pārveidot, transformēt manekenus. Pašas Adriānas šeit izstādītais darbs bija kombinēts ar video instalāciju, aicinot cilvēkus aizdomāties par iestikšanu komforta zonā. Tas izaicinošais ir saprast to brīdi, kad no šīs komforta zonas ir jāizkāpj ārā, jo citādā gadījumā šī komforta zona kļūst destruktīva. Un tādēļ darbs arī par to ir komforta zonas transformācija, proti cilvēks, kurš ir komforta zonā, pašam liekas, ka tu jau esi tāds zelta cilvēks, ka mums ir ļoti labi, bet tajā pašā brīdī tā auglīgā, kādreiz auglīgā augšne
tajā tu sāc iestikt, un tās domas transformējas par kaut ko destruktīvu, kā šajā gadījumā šī otrā pasaules kara sarosējušā dzeloņdrāts. Arī citvieta Liepājā tonakt varēja vērot laikmetīgās mākslas izpausmes, ko atkarībā pēc katra gaumes, par kuru, kā zināms, nestrīdas, katrs varēja izbaudīt, mēģināt izprast vai kritizēt. Starp citu, liela kritikas deva no apmeklētājiem tika kultūras tramvajam. Doma jau laba, iekāpt tramvajā, vizinies pa apli un ļaujies izklaidei. Tikai interesantu daudzums nepavisam nebija atbilstoši tonakt vienīgā kultūras tramvaja izmēriem, tāpēc pēc visai izmisīgas drūzmēšanās bija cilvēki, kuri tā arī paliks stāvam pieturā. Līdzīga aina bija vērojama Svētās Trīsvienības katedrālē, kas pasākumu pilsētu nomodā ietvaros bija izsludinājusi bezmaksas ekskursijas baznīcas tornī. Skatu platformas ietilpība ļāva uzkāpt augšā tikai nelielam cilvēku skaitam, tāpēc daudzi tā arī palika gribot. Tie, kuri uzkāpa, sajūsmināti ņēma rokās fotoaparātus, lai iemūžinātu fantastisku saulrietu un vakar krēslā grimstošu Liepājas panorāmu. Tikpat skaistas krāsas varēja izbaudīt arī skatoties uz katedrāles altāru laikmetīgās mūzikas koncertu laikā. Ideja patiesībā nāk no tādas lietas kā baznīcu nakts. Mēs reiz ieraudzījām kādu video par baznīcu nakti Čehijā, kur baznīca līdzīgi bija atvērta, bija iespēja dzirdēt mācītāju stāstījumu par baznīcas gadu, par tērpiem, garīdzniekiem. Bija iespēja apmeklēt koncertus, radošās darbnīcas bērniem, un baznīca bija ļoti atvērta, lai cilvēki varētu šeit nākt, un līdz ar to mēs tā kā nolēmām, ka arī mūsu baznīca varētu piedalīties, un likās lielisks ir brīdis, ka tā ir muzeja nakts, ka to īstenot. Tādas baznīcas naktas Latvijā nav. Patiesībā šis gads ir pirmais, kad tā ļoti organizēti Rīgā tiek organizēta baznīcas nakts. 6. jūnijā tā notiks. Bet tā kā mēs neesam gluži Rīga, un tā, protams, var būt iespēja nākotnē, ka visas Liepājas baznīcas arī varētu būt atvērts. Ņemot vērā apmeklētāju lielo interesi un lielākoties pozitīvās atsauksmes pēc visiem 3 tonakt notikušajiem pasākumiem, organizatori pauduši drosmīgu vēlmi šādas aktivitātes Liepājā rīkot biežāk nekā tikai reizi gadā. Pagaidām gan ieceri bremzē līdzekļu trūkums, bet šajā ziņā jau viss var mainīties.